varbūt, kad var iemācīties arī sasiet slotu vai izveidot grābekli, ar kuru pēc tam doties uz lielo talku. Jo Vita Jaunzeme, lielās talkas veidotāji, jau ir gana spara pilna, kad tuvojās mūsu lielā talka, un tas nozīmē, ka mums visiem ir jābūt kaujas gatavībā. Nu, un mēs būsim kaujas gatavībā, jo mēs to visu atspoguļosim. Mēs to visu atspoguļosim, kā mēs arī talkosim. Es vēl domāšu, vai es ar tevi atspoguļošu, vai tu man ļausi arī kaut ko runāt. Tev nav variantu. Bet skatāmies, kā tāda sižeta par lielo talku. Vita, es tev šodien esmu uzaicinājis sev līdzi iepirkties, pareizāk sakot, es dodos iepirkties līdzi tev, jo, kad ir lielā talka, mēs parasti runājam par to, ir jāsāk domāt ar sevi. Un es zinu, ka daudziem interesē, kā tad tu domā par zaļo dzīvošanu? Princips ir ekoloģisks cilvēks ir miris cilvēks, es vēl esmu dzīvu, tātad es absolūti neesmu ekoloģisks un neviens uz šīs planētas dzīvu cilvēks nav ekoloģisks. Tātad te ir runa par risku samazināšanu, jo mazāk iepērkamies vispār, jo esam ekoloģiskāki. Un te ir tas stāsts mani paradumi, mēs runājam par maniem paradumiem. Es absolūti nelietoju cukuru. Tāpēc, ka cukurs, viens ir tas, ka viņš ir salds un viņš ir figūrai kaitīgs, bet cukurs, rafinētais cukurs, tas ir baltais cukurs, viņš izdzen ārā ļoti daudz mikroelementus, kas mums ir vajadzīgi un patiesībā ļoti skābina organismu. Skābā vidē attīstās visas slimības, to skaitā vēzis. Līdz ar to, bet nerafinētais cukurs un medus ir tas, kas ir ļoti vajadzīgs, un es ļoti iecienīju, teiksim, šo te medu. Kā tev ir ar tām Latvijas precēm? Tu pievērsi uzmanību, vai tas ir ražots Latvijā vai nē? Es pievēršu uzmanību, bet ja man ir jāizdara izvēle, un es skaidri redzu, ka, teiksim, tomāts Latvijā audzēts ziemas periodā, nekādi nebūs ekoloģisks, jo viņš tiks noteikti audzēts ar ķimikāliem tā tālāk. Bet varbūt no Spānijas atceļojas produkts, kur ir dabīgā saule, vai tur Marokas apelsīns, ir jāizvērtē. Es neesmu gatava dēļ patriotismu riskēt ar savu veselību. Dārzeņu nodaļā mēs ar tiem iepakojumiem bieži vien saskatāmies. Arī šeit tomāti ir divos dažādos plastmasos ielikt, un, nezinu, vienu papriku cilvēks arī liek divos maisiņos. Nav tas īsti pareizi, vai ne? Ieteiktu, protams, ņemt bez nekā un minimalizēt maisiņus, bet ja tie maisiņi ir vajadzīgi, un, teiksim, viņus nevar, teiksim, banāns nekad neliek maisiņā, mandarīns nekad es arī jābūs, teiksim, es cenšos nelikt. Bet kādreiz pie kasēm, tā kā kasieris tā samet visu maisiņā, lai viņi ir kompakti. Tad tos maisiņus pēc tam noteikti es ieteiktu vismaz vienreiz vai divreiz izmantot saimniecībā. Te mums ir konservēti produkti. Uzreiz nē. Lūk, mēs esam tagad šajā sadaļā, kas ir, ja 7,5 miljardi planētas iedzīvotāji konsekventi katru nedēļu lietā šo sadzīves ķīmiju, tad tas ir daudz lielāks piesārņojums, kā jebkur kaut kā ķīmiskās rūpnīcas ar izmešiem. Šitas vāciņš, principā viņš parasti ir standarts, kas ir mērvienība, ja? Jā. Tagad mēs mazgājam veļu, ir rakstīts, ir jāpēlē 1, un tad netīrākai veļai 2, un tad vēl netīrākai 3, 5 un 10, ja? Vēl ar pudeliem ir iekšā. Jā, un tas, ko es ieteiktu, un ko es esmu pat uz savu izmēģinājis, ja jums ir uzrakstīts 1 vāciņš, izmēģināt pusvāciņu, tas ir tieši tas pats rezultāts. Neliekat tos 5, 10 vāciņu, tam nav nekāda nozīme, jo ūdens pats par sevi ir vislabākais šķīdinātais. PET pudeles, ja, kuros stāv ūdens. Tas PET it kā viņš no vienas puses ir teicis, ka viņš nesadalās. Viņš sadalās. Sadalās? Jā, viņš lēnā garā tās indes un ilgstoši uzglabāt dzeramā ūdeni un ēdienu. Vispār un īpaši karstēdienu vispār ir kaitīgi. Jo ilgstoši stāvot, viņš lēnām mikrodaļas sāk dalīties. Mums ir pilveida maisiņi. Ekoloģiskais un sarkanais. Kur es izvēlos? Es pateikšu nevienu, ne otru, kāpēc. Šis maisiņš, es viņu arī šādi paņēmu, kad es esmu mašīnā aizmirsus to savu maisiņu citu. Protams, ka viņš ir kaitīgs, viņš piesārņo, bet, ja es viņu paņemu, tad es vēl miskastēju. Viņš ir ļoti skaists un ļoti foršs, bet arī viņš ir vienreiz lietojams. Es esmu centrāla tirgū nopirkusi ļoti smuku, lētu, par 2 eiro somu, kas ir ļoti apjomīga. Un, manuprāt, arī dizains viņai ir interesants. Tā kā šos Oskara lietas pie malas. Es lieku nos. Jā. Es skatos, ka tev jau ir rindas kārta pienākusi. Tad dodies iepirkties. Saku tev lielu paldies par šo te nelielo ekskursiju savās iepirkšanās paradumos. Un tiekamies lielajā talkā. Tiekamies lielā talkā 25. aprīlī. Tiekamies!
Talkā 25. aprīlī, bet skatītāji ļoti svarīga informācija, ka var pieteikt tomēr tās talkas vietas, ja jūs tomēr savā pusē, lai kur arī Latvijā būtu, vai ne? Jo arī, starp citu, mēs obligāti jau saulēcīgi jūs brīdinam par to, ka nevar likt tos atkritumus jebkurā vietā, jebkurā maisā, kā jums tīk, un nolikt kaut kur ar cerību, ka viņas savāks. Nē, jo talkotāju organizatori dalīs šādus maisus, zilus, īpašus maisus, kuru tikai un vienīgi no šiem maisiem tiks atkritumi savākt visi kolektīvi un aizvest. Tāpēc saulēcīgi mājaslapā jāpiesakās uz talkošanas vietu. Talkošanas dienā saņemsim šādus zilus skaistus maisiņus, un tad visi kopā padarīsim taču arī Latviju tīru, vai ne? Jā, mājaslapa talkas.lv. Jā, saulēcīgi sākam gatavoties, vai ne? Jā, tieši tāpat kā pasākumiem. Mēs taču parasti pirms apmeklējam pasākumu, tomēr gatavojamies, tur nedaudz uzpucējam, kaut ko tur sataisamies un visu un ko un kā. Un arī šī ir tā diena, kad varbūt sapucēties un doties. Un galvenokārt mums ir jāzina, kur mums doties un ko visu mums piedāvā dzīve. Vēstneši, vai ne? Jā.